Mēs esam to skolu izgājuši, mēs esam apguvuši, kā mēs varam būt vienoti. Un šobrīd es to redzu, mums ir pilnīgi akūta nepieciešamība katram atgriezties atpakaļ pie savas unikalitātes. Cilvēki, kuri ir unikāli sevi atraduši un ir sevi laimīgi, viņiem automātiski arī ir vieglāk pieņemt otra atšķirīgo pusi. Svarīgi, ka mēs varam mierpilni noklausīties otra cilvēka pilnīgi atšķirīgo viedokli un neuzvilkties tajā. Un nemēģināt par katru cenu viņam uzspiest savējo. Un tā, lūk, ir tā iemaņa, kuru šobrīd var iegūt tad, ja tev ir laiks ar sevi. Man ir jāpazīst sevi, lai es, kad satieku sevi klusumā, lai man ir forši ar sevi. Kritika ir tas, kas iznīcina bērna adekvātu pašvērtējumu. Viņi tiešām ir vieglāk un ātrāk adaptējās vidē, kurā viņiem ir jāprot organizēt savu dzīvi un savus laiks. Laimīgs vienmēr būs vairāk vai mazāk izglītots. Taču ļoti liela daļa izglītoto nemaz nav laimīga.